Hokeja gaitas uzsāka Aiviekstē, uz upes, pēc tam uz pašu lietiem lediem un stiprinātiem bortiem. Kad bija augsts, tad sāku slidot, sākām spēlēt. Bija mums tāds treneris viens, kurš mums palīdzēja un mūs organizēja. Un tad jau pienāca laiks un bija iespēja un pārcēlos uz Rīgu. Sāku mācīties Rīgā skolā, dzīvoju internātā. Tā arī esmu nonācis līdz šejienai. Es teikšu tā, ka viegli vai grūti tas ir. Man pašam tas bija īstenībā viegli, jo es īsti nesapratu, ko tas nozīmē. Es nezināju, cik tas daudz prasa no maniem vecākiem, no manas ģimenes. Ja, tagad skatoties atpakaļ, protams, es skatos to, ka tas katrā ziņā nebija nekas vienkāršs. Ja. Bet, kā es saku, tas ne jau vienkārši man, vairāk manai ģimenei, maniem vecākiem, tētim, mammai, ja, ka viņiem daudz bija jāziedo tādēļ, lai es ar brāli varam Rīgā spēlēt hokeju. Tā kā, kā to ņem? Es domāju, ka gan viegli, gan grūti, ja, jo man tas likās pašsaprotami. Es vienkārši gāju un darīju to ar prieku, tāpēc, ka man patīk hokejs. Un līdz ar to tas man nešķita, ka tas ir kaut kas sarežģīts. Katrā ziņā tagad jau arī halles ir daudz vairāk un tās iespējas ir plašākas. Un, tā kā es domāju, ka tā varēšana arī ir arī vairāk. Un pa lielam, ja ir gribēšana, tad tālāk jau pārējo, es domāju, var atrast. Un es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas būs gatavi arī palīdzēt.